Pēc spēles pamācības jūs nokļūstat uz lapu kopienas dalībnieku, kur jūs varat redzēt visus ietekmīgākos spēlētājus, balstoties uz to dzīvojamo platību, enerģijas patēriņu vai emisijām. Tālāk ir redzami jūsu rezultāti, konkrēti par jūsu daudzdzīvokļu namu, kur ir iespējams apsties visdažādākos parametrus, kā elektroenerģiju, siltumenerģiju, transportu un ar to saistītās izmaksas, emisijas vai patēriņu, kā arī vidēji uz dzīvokli un arī vidēji uz ēku. Tad sākas tieši spēles sadaļa, kas ir ēkas atjaunošana, kur jūs varat veikt, piemēram, siltumizolācijas biezuma pasākumus, jūs varat renovēt logus, jūs varat uzstādīt ventilācijas sistēmu un veikt arī citus pasākumus un redzēt ar to saistītos grafikus. Tad aiziet uz enerģijas ražošanas sadaļu, kur jūs varat mainīt jumta platības izmantošanas īpatsvaru, redzēt arī tos pašus grafikus, kas bija pieejami iepriekšējā lapā, pāriet uz transporta sadaļu, kur jūs arī varat veikt visdažādākos pasākumus, piemēram, transporta koplietošanu vai mainīt ēkai piederošo automašīnu sadalījumu. Un, kad visi šie 3 sektori ir iziet cauri, jūs dodaties uz kopienas rezultātu lapu, kur ir redzami visu spēlētāju rezultāti. Un, kad jūs esat veikuši savus pasākumus, jūs varat nospiest zaļo pogu, lai saglabātu savu rezultātu un sagaidīt, kamēr nākamie spēlētāji arī nospiedīs pogu, lai dotos uz nākamo raundu. Mēs esam tagad nākamajā raundā. Mēs varam redzēt, kādas ir izmaiņas kopienā. Piemēram, šajā gadījumā A1 ēka ir samazinājusi savu enerģijas patēriņu kopējo, un mēs varam arī redzēt, ka mēs esam nokļuvuši tuvāk mērķim. Mēs arī varam apstīties, ko ir darījušas citas ēkas. Piemēram, ja mēs skatāmies uz sienas siltumizolācijas biezumu, mēs redzam, ka ēkai A1 otrajā gadā ir bijis siltumizolācijas biezums 50 cm, tomēr ēkai B2 ir bijis 0, kas nozīmē, ka tā nav veikusi šādu pasākumu. Ieguldījums kopējā mērķa sasniegšanā ēkai B2 ir 0%, tāpēc mēs varam šo ēku izbalsot, jo tā nav veikusi nekādus pasākumus. Izbalsotās ēkas saņem daudz mazāku subsīdiju atbalstu. Un mēs atkārtot veicam, piemēram, citus pasākumus, lai nokļūtu tuvāk mērķim. Dodamies atkal uz kopienas sadaļu, un, kad esam gatavi, nospiežam zaļo pogu un gaidam, ka to izdarīs citi. Un tagad mēs redzam rezultātus par 3. gadu. Šāda izspēle notiek, līdz pat visi 6 gadi ir pagājuši. Lai jums veicas!